Sveiciens, Artur Ciltī, LMT viedalīdzē. Šodien mēs brauksim ar prezidenta auto. Ivar, tas taču ir prezidenta auto. Jā, pats prezidents ir sēdējis iekšā. Rinkēvičs brauc ar šito aparātu. Sēdējis. Sēdējis. Es gribu pabraukt. Tu varēsi pabraukt, jā. Bet to var izdarīt, tas ir saprotams cilvēkam. Jā, mēs baidījāmies, tur bija daudz apsarga, ka mums nedabūjam vēl. Nu jā, bet man nav apsarga, es varētu mēģināt. Kas tur jādara, lai viņš braukt? Nu, šis ļoti sarežģīts sistēmas ieslēgšana. Jā. Tā, no sākuma vajag attaisīt. Šito kasti? Jā, tur iekšā baltmaize? Tur ir iekšā visi brīnumi, jā. Tā. Tur mums ir kontrolieris, tad mazīgs datoriņš. Aizgāja stūrs, sāk grozīt. Viņš pats tagad groza stūrus, tas te robots vēlns, vēlns, kalibrē stūri, jā. Labi, ka mašīnā nav tos darbs tajā brauc. Ieslēdzam abus pedāļus uz leju un turam. Un vienā brīdī? Vajadzētu nopīkstēt, jā. Nu, bija. Viņš jau brauc. Nu, tagad jau brauc. Tad gāze, bremze, nu kā parasti. Stūra kā? Un stūri arī kā parasti. Stūra kā stūre? Stūri tik interesanti, ka viņi stūrējās jau. Arī nebraucot? Arī nebraucot stūrējās. Es tev var kāpt viņā tiekšu, man bail. Tā bremze bija tā kā kreisā pusē, kā viss, kā pie cilvēkiem, ja? Jā. Un gāze tā darboja, tā bremze jābūt daudz maz drošībā. Viņam do elektriskam ir baigais rāviens parasti. Oi! Es te vispār varu. Kur tu gāzi viss notiek? Jā. Tu tā grozīt to stūri, baigi nevar. Spieti gāzi, jā. Spieti gāzi, ļoti labs padoms. Būtībā Šumahera cienīgs padoms. Spieti gāzi. Tā viņš brauc diezgan ātri, stūre ir nenormāli atsaucīga. Es stūrēju laikam ar tiem riteņiem, ja? Jā, aizmugurē. Katrā ritenī ir savs motors. 350 vati apmēram. Šis ļoti labs būtu noliktavā kaut kur starp plauktiem braukt. Viņš ļoti labi grozās. Jā. Klau, kas tā ir pa vietu, kur mēs esam? Kaut kas ļoti dīvains. Es biju kādās vidusskolās, un tur visi vienkārši staigā pa koridoru vai mācās vai bļaustās. Bet te ir bērniem ko darīt, te ir pilns ar transporta līdzekļiem pagalmā. Kas tas ir? Mēs esam Jelgavas tehnoloģiju vidusskolā, tā kā IT inženierzinātņu novirziena tādā skolā, kur mēs gan mācāmies iekštelpās, gan arī darbojamies garažā. Būvējam elektromašīnas, prototipus. Nu, nav daudz skolu, kurās ir garaža, kurā bērni var būvēt mašīnas. Nu, pagaidām nezinu nevienu vēl. Ja zinātu, es noteikti viņus uzaicinātu ciemos, jā. Cik sen te ir tā garaža un cik sen te bērni ņemas ar braucamām lietām? Nu, braucamām kādus 7 gadus noteikti, jā. 7 gadus. Sākām, pat pirmā mašīna mums bija PPR cauruļu trubu cauruļu mašīna, arī ar elektromotoriem un 4x4. Un tas bija tas pirmais eksperiments. Pārbaudījām vispār konceptu, mācījāmies lodēt PPR trubas, santehnika un uzbūvējām mašīnu, jā. Bet es zinu, ka no Eiropā augstskolas mēģina ievilināt students pie sevis, sakot, nāc, būvēsim mašīnu, brauksim sacensībās, bet te būtu jau parastā vidusskolā bērnu darīt to pašu, ko pat nevar izdarīt Tehniskajā universitātē šobrīd Latvijā. Jā, universitātē grūti, jo liela iestāde, tā kā grūti sev koncentrēties uz kādu tādu sīkumiņu, maziņu. Un mēs tieši darām tā, lai universitāte viņam būtu interesanti. Viņš šeit uzbūvē, saprot ļoti daudz problēmas, ļoti daudz jautājumu, un universitātē viņam palīdzēs atbildēt šiem jautājumiem. Jā. Apbraukt tev riņķi, tu man vajag? Nu tā, 15 grādi kaut kur, maksimum 30 grādi jāgroz stūri, vairāk nav jēga. Ja es pa daudz grozi, viņu. Apbrauksim, piemēram, 8. Ļoti labi viņš griežās. Kurš šito izdomāja? Kristiāns. Viņš tur nav uz vietas. Šeit nav, jā, viņš darbā. Kristiāns jau aizgājis jau uz augstskolu noteikti. Jau uz augstskolu, jā. Apakaļgaiet. Oi. Un apakaļgaiet arī nav pārdomāts kā programmēt, tā kā viņi vienkārši ieliks kaut kas uz apakaļ griežās. Piespied, jā? Nē, tev jātur podziņa apakaļgaiet. Jā. Un tagad ir stūra. Stūra otrādi jāgriež. Nu, programmētāji. Nē, smieklīgi saprast, tev var no otrādi, bet... Tā, un kā mēs tiekam vaļā no tās apakaļgaitas? Vienkārši kādu atlaiž podziņu. Vienkārši palaiž vaļā? Jā, tad ir gāz grīdā. Tad es varu tā uz priekšu un uzreiz atpakaļ, ja? Un atlaiž vaļā un uz priekšu. Un nospied šito un brauc atpakaļ. Nevienai mašīnai tik ērti uz priekšu un atpakaļ braukt. Nu jā. Šim vērķim ir ļoti daudz plusu, kas varētu noturēt kaut kādos zināmos apstākļos. Šī straujā turp apakaļ darīšana, asā pagriešanās ap kādām stūriem, kādās noliktavās šaurās vietās. Un vēl labums, kad ja trasē palecās priekšē riteņa gaisā, tad šī mašīna turpina stūrēt ar līkumu. Viņa priekšā var lēkāt pa gaisu, jo stūrē tas, cik kurš riteņs vairāk. Jā, mums ir bildes, kur priekšā. Bišķi pamēģināt, droši un turbo var piespiest, jā. Varbūt nevajag, ne, tas būs pat traki izvēlšos ārā. Pabraukšanās, cik viņš iet tāpatās normāli. Tā lieki nestūrējam. Nu, viņš brauc tik ātrāk negribētos ar šitādu vērķi braukt. Labs!
elegants vērķis. Viņš, zini, ir funkcionāli daudz augstāks nekā dizainā. Jā. Viņš dara labāk nekā viņš ir noformēts. Viņš ir tik zinātnieku vērķis pārbaudīt lietas. Jā. 3. vietas ieguvējs mūsu sacensībās. Golfiņa beņķis no 89. gada. Un tad jūtos tā kā mājās. Tā arī tik bērnu pasaka pasauli. Tu var taisīt, gribi no kartona, gribi ar vadiņiem, gribi visu, kas Jā, gribi programmēt robotus, sumo robotus, i-robotus, braucamās tas ir putekļs uzreiz, kurš ir pārtaisīts par robotu? Par robotu, jā. Tādu, kas var cīnīties jau kaut ko. Jā. Klausiet, šitas te mazais vērķis ir pilnīgi patstāvīgs un spēja kauties ar citiem tādiem vērķiem. Jā, viņš redz gan apakšā, kur ir līnijas, sensors priekšā, visu redz un ļoti lielā ātrumā kustās pa laukumu un triec viens otrā ārā. Man ir bail no šī tādiem. Jā. Viņi vienā brīdī valdīs par pasauli. Jā, tas tā kā lieliem bērniem. Un, piemēram, parasti šitā konstruja arī manā bērnībā. Jā, šī ir liela problēma maziem bērniem. Viņiem neturās rokās tie uzgrieznīši. Motorikas nespēja paskrūvēt. Un tad mēs arī cīnāmies no 1. klases ar viņiem. Tad mums ir padziļinātās simulācijas spēles. Viņi spēlējās uz galda programmē. Viņus galda programmē ar programmiņas liek. Pēc tam ar datoru noskanē. Un tad izpilda darbības, lai tas cilvēks, viņš tāds robotiņš varētu izpildīt. Tas ir programmēšanas pamats, ja? Programmēšanas pamats, jā. Sākums, beigas programmai, un tad dažādas vērtības un skaitļi un procesi, kas jāizdara. Ir redz, ka mācīties programmēt tur ar kartona gabaliem. Ar kartona gabaliem, ar bildītēm. Jo tu to ideju saproti, kas ir jā, nē, un kā ejam uz priekšu. Šeit ir bitītes. Pirmais līmenis. Tas kaut ko dara. Tās atkal ir robotiņi programmējami. Mēs paši izstrādājam kartes, aizmugurē var redzēt kartes, alfabētus. Tas robots skraida pa to alfabētu? Jā, viņš braukā pa alfabētu, viņa kustība viena ir 15 cm uz priekšu, un tā viņš brauc pa 15 uz priekšu, pa labi, pa kreisi, jā, apakaļ, un jāizbrauc ir savs burts, piemēram, pie burta ir jānopīkst vai jāpapauzē tā kā un darbojās priekš. Bērns pats saprogrammē tā robota gaitu pa saviem vārdu burtiem. Jā, nu tas tāds viens tikai, tas tāds vienkāršais uzdevums, tālāk jau ir vēl saržģītāk. Es jau nošaudos pie šī uzdevuma, es nezinu, kā to dabūt gatavā. Un tad ir otrā līmeņa programmēšana arī no tās pašas sērijas, teiksim, ir nevis bitīts, bet jau robots ar ekrāniņu, un mēs varam jau manuāli programmēt, tā kā manuālā CNC programmēšanā. Tā, pastīsimies, ieslēgsies. Nu, un šeit ieprogrammējam procesus, varam nopīkstēt, braukt apakaļ, ieslēgt lampas, izslēgt lampas, zīmēt ar zīmolīti, kuru var iesprost iekšā. Tā kā mēs šeit ļoti daudz uzdevumus darām uz šī. Tas tāds pamats 3D modelēšanā, pamats CNC programmēšanā un arī ļoti, ļoti interesants. No pirmās līdz 9. bērni, kas ar tiem ņemās ar tām braucamām mašīnām, būtībā sākuši ar kaut ko šādu. Jā, šie man ļoti patīkās. Saucās mikrobiti. Viņi ļoti integrēti, iekšā ir termometrs, ekrāniņš, podziņas, žiroskops, visas tādas lietiņas arī varam mācīties programmēt. Ko tas bērns zina to darīt? Nu, bērns no sākuma mācās primitīvus eksperimentiņus, un tad, lai pārbaudītu tās zināšanas, mēs viņam dodam sarežģītākas, jo secinājuši esam, ka, ja mēs iedodam viņam pēc instrukcijām izpildīt 100 uzdevumus, galu galā rezultāts ir apaļ 0. Tie paši 100 uzdevumi plus 0. Plus 0, jā, rezultātā. Un tad mēs dodam tāds sarežģīts uzdevums, ka viņam jāliek no 1. uzdevuma, no 10., no 50. idejas jāsaliek kopā, arī pielāgojam. Nu, piemēram, uzdevums nospēlēt Star Wars melodiju, viņam iekšā tumbiņa ar skaļunītes var pieklāt, un nospēlēt to, kad ir pagriezt uz ziemeļiem mikrobits un uzkarsis uz 40 grādiem. Mēs pie griestiem pieliekam cūku lampu, infrasakno staru lampu, viņš silda to procesoru, sasniedzam temperatūru, ir pagriezts īstais virziens un skan melodija. Pagriežanos, viņš apklust. Un viņš apklust, jā. Tad šeit mums ir robotrokas, robotrokas, Ķīnā ražotas tādas. Viņas ir multifunkcionāls, viņas var piesūkt, viņas var zīmēt, viņas var 3D printēt, un viņas var arī cilāt un uz konvejeru lences braukāt uz priekšu apakaļ. Tad arī algoritmiski varam likt sastrādāties visām rokām kopā, lai ražotu kādu izstrādājumu. Un vēl pat varam uzlikt lāzeru galā un dedzināt ar lāzeru koka detaļās. Vai spēlēt klavierus. Spēlēt klavierus mierīgi, jā. Viena taustiņa, bet ir kopā 4 taustiņi. Tā kā jau mūzikas skaņas jau sanāk. Tā kā šāds rīks. Vestards Šimkus 22. gadsimts. Uzliek kameras, mākslīgo intelektu. Kas saka, lai Dievs nogrābstās? Uzliek zaļus kauliņus un piemet zeltenos. Viņš to zeltenos ņem ārā. Viņam nepatīk zeltenie, viņš lasa ārā. Viņš atvar vēl. Jā, viņš jau to sērdienītas uzdevumu pupas no zirņiem nolasīt. Jā, mierīgi, jā. Tikai do viņam, ko darīt, viņš dara, jā. Koņiki, šis aparāts izstāsta nopietnāks par tiem visiem pārējiem. Kur tu mācies? Es tagad mācos FTU, Rīgas Tehniskajā universitātē. Mēs esam komanda no Rīgas Tehniskās universitātes. Mūsu komanda ir studenti un vēl skolēni. Inženierzinātņu vidusskolas, sanāk skolēni 10., 11., 12. klasa bakalauri, maģistri un viens doktorants pat ir.
Klau, bet tie noteikumi, tie paši, tāpat tās kaut kāds tas 3 urmašīnas baterijas, ja? Jā. Un cik ātri tas var pabraukt? Mēs esam mēģinājuši šodien 28 km/h, bet tas ir ierobežots. Tad, ja vajadzētu, varētu uzgriezt Jā, vēl 3 parastām urbi baterijām, ja? Jā. Viņš taču ir jaudīgs. It kā, jā. Bet tā konstrukcija tā diezgan saprātīga. Tā stūri tāda ļoti garšīga izskatās, un te cilvēkam vietas pietiek. Kurš izdomāja, kāds viņš iztīsies? Mēs esam komandā. Esmu viens no dalībniekiem, kurš to visu modelē, simulē. Protams, neesmu viens. Jā, protams. Komanda kā studenti taisa kaut ko kopā, ja? Jā, vakaros. Klau, un jūs to kaut kādus, aerodinamiku jūs taisījāt priekš tā pārvalku datorā, bet to priekšējo stūras padarīšanu jūs arī taisījāt datorā? Jā, visu modelējam, skatījāmies. Visi tie leņķi, visi tā šūpošanās, viss ir izdomāts? Mēs speciāli izvēlamies divu piekari, lai kaut ko piekoriģēt, ja ir vajadzīgs, mēģināt testēt. Nevis pat taisno salākt, pat ciešo, bet koriģēt visu. Bet tos, visus garumus mēs reiķinājam, lai tur sanāk to Akermanā. Akermans arī sareicināts, ja? Akermans ir sareicināts. Ļoti labi. Kā viņam ir kaut kāda amortizācija? Amortizācijas pagaidām nav, jo tas ir zūdumi, principā. Liekas svars. Viņš ir tik zems, ka nav ko te daudz amortizēt. Otrkārt, zūdumi, kad piekara darbojas, tas ir visi zūdumi. Bet varbūt nākotnē kaut ko pieliksim. Te vietas pietiek, un komanda ir liela, gan jau kāds izdomās kaut ko darīt tālāk. Jā, varbūt iztaisīsim to pašu pušroad sistēmu kā Formula 1. Un arī ļoti viegli griežās. Aiziet un pēc tam šeit amortizātori. Jūs varat jau šeit laist amortizātors? Jā, lai nebūtu liekais aerodinamiskais kaut kāds efekts. Kur tu taisies strādāt, kad tu izmācīsies augstskolā? Es jau strādāju par inženieri, bet varbūt nākotnes tāda sapņu profesija, varbūt kompānija, tas ir droši vien Boston Dynamics vai kaut kas tāds. Tev ir plāns vienāds, tu neesi apjūts, tu zini, ko darīt. Jā. Ļoti labi. Kādas profesijas vai kādus amatus tas bērns tev var apgūt? Reidīt kā taisot mašīnu, bet viņam viss kaut kas cits čādra pa ceļam. Ko viņš tev var iemācīties taisot mašīnu? Metināt, tu teici? Metināt, jā. Tas tādu lielākiem no 17 gadiem drīkst metināt, jā. Lodēt, radioelektronika, 3D modelēšana, arī skenēšana, dizaina modelēšana, kas mums vēl ir konstruēšana, aerodinamika. Es pat nevaru visus iedomāties. Printēšanas, frēzēšanas? Printēšana, jā, 3D printeris, lazergriezējs, mums ir CNC aparāts, tad to varam iemācīties strādāt. Un tas viss pieejams šeit pats vietas, jā. Kāda ir ideja? Viņi būvē mašīnu elektrisku šobrīd. Ir kaut kādi ierobežojoši noteikumi, vai viņi fantazē, ko viņi grib? Ir ierobežojums uz platumu. Es neatceros precīzi, tur 0, jāskatās. Man liekas, 1,50 m, vairāk par 1,50 m nedrīkst, un garumā 3 metri nedrīkst būt garāka. Un minimālais nosacījums ir, drīkst būt 3 riteņi. Un arī tur uzrakstīts, uz kurām asīm, cik jābūt svaram izlīdzinātam, lai 2 riteņi nepiedalītos sacensībās. Bet 4 riteņi arī drīkst būt? 4 riteņi būtu un vairāk drīkst būt. Bet tad viņiem jāsaprot, kāpēc 4 un vairāk būtu sliktāk nekā 3. Jā. Un viņi tagad būvē, un kā viņi var apliecināties, ka viņiem tas ir sanācis, ir kaut kāds konkurss, sacensības, kaut kāda mērīšanās? Jā, katru gadu mums jūnijā mēs organizējam elektroefektivitātes sacensības, energoefektivitātes sacensības, un mēs pārbaudām 5 disciplīnās, kā viņiem ir veicies ar to mašīnu būvēšanu. Drag race, bremzēšana, stūrēšanas kvalitāte, energoefektivitātes apļi un pašas sacensības. Un tā galvenā ideja ir, cik tev vajag enerģijas, lai pārvietotu 1 kilogramu. Tāpēc nav svarīgi, vai tu esi liels vai mazs, vai smags vai viegls, visi var piedalīties. Ivar, tie braucamie ir tik atšķirīgi. Viņi ko katrs pie savu skolotāju taisīja, katrs darīja, ko viņi grib. Viņi katrs darīja, kā grib, un ko viņi saprata, ka viņi spēj to izdarīt. Jā. Šie teica, ka viņi uztaisīs īstu stūras iekārtu. Klasiski, tā kā mašīnā ir. Kā mašīnā. Bez pastiprinātāja, bet kas darbojās. Jā, ar visām bremzēm. Pagros, kā viņš darbojās. Pagros, jā. Bišķi tev spēku vai, kamēr neripoja grūti, vai ne? Jā, tad būtu jādomā, ko darīt, lai arī varbūt... Pirmā stūra nolūza jau griežot uz vietas. Un to izdarīja tētis jau pēc sacensībām. Jo tētim bija spēks. Jā, viņš vienkārši pagrieza. Tad šī klasiska ar 2 amortizatoriem aizmugurē ir amortizators beņķī un amortizators ir ar aizmugurē tad pie riteņa. Viss motors ir iekšā pakaļā ritentiņā. Pakaļā ritentiņā, un šitā visa padarīšana brauc uz priekšu tādu mazu motoriņu. Ar tādu mazu motoriņu, 350 vati. Un tas nākamais, tas ir bez atzīmes kaut kāds ratārāujamais. Jā, tas ir drifta traiks taisīts Lielie Zēni skolā būvēja, mājās uzbūvēja, līdz sacensībām netika, bet šogad piedalīsies sacensībās. Viņam kāds pateica, ka tiem drift traikiem priekšējais ridens valkošais parasti?
Parasti jā, bet šis šis ir stilīgāks. Šis būs stilīgāks. Vairāk, ticamāks drifts nekā. Jā. Un tam arī nāk 2 motoriņi. Divi motoriņi, jā, tieši tā aizmugurē. Šis ir kaut kāds īres pedāļu vienamais bagīs. Jā, izglābts no metālūžņu kaudzes. Jā. Tur šeit šis izstāsta no putnu būrīšu dzimes, jo daudz dēļu ir izmantots konstrukcijā. Jā, dēļi, Volvo mīkstumi, lai būtu ērti sēdēt. Stūra griežās uz riņķi, parāda kā griežās. Stūra griežas uz riņķi. Un nekāda vada neķerās nekur, ja? Nekāda vada neķerās. Tas izglāba šo mašīnu. Šis izglāba. Jo sacensībās viņa aizbrauc un riteņi griezās nepareizā virzienā. Jā. Tad apgriez stūru otrādi. Apgriez otrādi un brauc otrādi. Jā. Tikai neredzēja vairs rādījumus. Tad viņi neredzēja, cik jaudīgi brauc. Vienkārši brauc prātīgi, ja? Te arī tāda metālūža čupiņa bijusi. Tad kvadrcikls ar benzīnu motoru. Kāds 50-nieks, ja? 50 kubikcentimetri, jā. Motoru izņēmām, kastīti uztaisījām un pārveidojām par elektrokvadrciklu. Kā šitas stūrējās, pagroz stūri? Stūrīt kā parasti. Tas ir oriģināls. Tikai metināts daudzās vietās. Taisīt šī tā detaļa, ko mēs tā pasūtījām, lai mums ir stiprinājums oriģinālais, stiprinājums neoriģinālais. Savirzo vajadzētu viņš uztaisīt, laikam. Jā. Viņš šobrīd tā kā platāk skatās un pats sevi moc. Jā, tā bija arī problēma trasē, ka viņam bija tik slikts savirz un tik ļoti grūti braucās priekškā. Līku man nevarēja trāpīt. Jā. Kas tas ir? Kur ir stūre? Vecīt, kā tu brauc? Ar kājām pagroza šitā vien. Jā. Viss atbildības kājām. Šis varbūt kaut kāds tas, cilvēkiem, kuriem problēmas ar roku kustināšanu. Arī vienīgi rokas jātur, tad sev jāpiesprādzē. Piesprādzējies, jā. Bet varētu stūrēt ar kājām, jā. Mierīgi, jā. Un vidū ir detaļa no motora, 100 000 nobraukusi, un tad mēs dabūjām gultni, un tas ir motora mašīnas vidū. Pati visa tā mašīnas centrs. Bet kuram vienās prātā tas ir mašīna bez stūras? Bērni vienkārši teica, ka viņi netiks galā ar stūras iekārtas, un tad bija jādomā kaut kādā alternatīvā. Gribēja noslingot. Tas šajums. Noskatījās no vecā tā krievlaika traktora, kurš locījās. Uztaisīja kartonu modelīti, ar rokām pabraukājām pa galdu, sapratām, kā it kā darbojās. Būtībā tā kā autobūs pirmsākumos 19. gadsimta beigās cilvēki arī domāja sajūgus ar roku, kāju, slēdza pārnesums tā šitā, ķēdes pievada, kardānu pievada, nezināja, kā ir labāk. Būtībā šeit ir tas pats, mēs esam tādā autobūs pirmsākumā, elektronikas laikmetā. Jā, bez amortizatoriem, bez nekā tāda ļoti sarežģīta. Kristof, klausies, ko var izdarīt ar aerodinamiku datorā? Viņu var izmērīt, iztestēt, simulēt. Paskatīties, cik laba aerodinamika, cik slikta, kur vajag palabot un kā viņi ietekmē objektu mašīnu un analizēt to. Bet tas atbilst arī pēc tam īstenībā, tā dabā tas darbojas? Tas ir maksimāli tūs tam, kas varētu būt dabā. Tagad tas ir tāds apmēram braucamais, kādu jums skolā taisa? Jā, tas ir atvieglota versija, ļoti prasta versija no manas ar mana kolēģa darbu. Mēs no sākuma viņu noskanējuši esam ar 3D skeneri. Nevis viņu rasējā datorā, bet noskanējāt to, kas jums ir dabā. Labi. Kā tu viņu tad vari tagad man parādīt kaut kā to vēju, kas skrien ar to mašīnu? Varu. Šitas izstāsta pēc skolas autobusa. Jā, gandrīz vai. Pēc formas. Tad ar šitā mums skrien vējš. Tas nozīmē ļoti sliktu. Maršruta autobuss ar plakanu priekšu. Jā. Var ieraudzīt konusiņus, bultiņus. Tas ir vēja virziens. Tātad vējš triecas iekšā. Kluci skrien uz priekšu atpakaļ. Jā, un vēl aizmugurē var redzēt, ka vēl uz aizmuguri veidojas tāds ciklons. Autobusam nebūtu pakaļā loga, viņš būtu pilns ar smiltīm, vai ne? Jo ieraut iekšā to vēju. Būtu. Ja viņš šādi kustētos. Ko te pilnīgi pasaka pasaulē bērniem kaut paradīzi? Ko šajā telpā dara? Te vairs nesaka ar vadiem un elektrību kaut ko darīt. Mēs esam oficiāli darbnīcā, mācību darbnīcā, es to saucu par garāžu. Šeit mēs varam darīt visu, kas mums ir vajadzīgs uzbūvēt. Tā kā uzbūvēt rāmi, uzbūvēt mašīnu, tad to mēs darām šeit. Tās fizikālās materiālās lietas, nevis elektronikas daļa. Jā, šeit kaut ko pieliekam no elektronikas, bet pa lielam būvējam tieši to, teiksim, to korpusu, konstrukcijas visas. Tā esam šeit urbjam un vispār. Tur ir kaut metinamie, kas tur ir? Jā, mums ir tāda 3 metināmās stacijas. Visu metinātāju, iesācēju metinātāju sapnis ir tik metināmais argon gāzes vidē. Tad mums ir pusautomāts. No projekta dabūjām jaunus 2 iekārtas. Te ir svinīga atklāšana. Šeit mums ir svinīga atklāšana. Tad te puiši ir no RTU. Viņi savai mašīnai, kuru redzējāt jau video, ir būvē savu čaulu, aerodinamisko čaulu, lai varētu pārvarēt vēl lielākus ātrumus, varbūt mazāku aerodinamisko pretestību un to visu iztestēt. Šī čaula ir testēta simulācijā, arī tikai jau Fusion simulācijā, kā tur viņiem viss izgājis ir. Bet izsās arī kaut kāds, kas tas ir, tas CNC? Tas ir CNC aparāts, šobrīd tās bišķiņa aiztrauc,
Bet arī griežam detaļas. Arī to var dot skolniekiem spēlēties ar CNC frēzi. Jā, tieši tā. Pamatus mēs iemācām, pārbaudām, ka viņi saprot, ko viņi dara. Paskatāmies, vai viss ir atbilstoši. Un, protams, bez uzraudzības tas nenotiek, bet realitātē tā ir tāda spēlēšanās. Un sagatavošana viņu tālākai dzīvē. Jā. Labi, nav tā, ka tie puiši, kas mācēja sametināt sev to būrīti un uztaisīt braucamo, neprot viņu neieskanēt, neuztaisīt 3D. Un tad nāk citi puikas palīgā, kas nebrauc, bet taisa 3D. Viņi mācās. Mērķis ir, ka visi mēs mākam. Ka mums nav tāds viens pilots, kurš tikai brauc pie stūres, bet mēs visi esam gan mehāniķi, konstruētāji, pilotētāji, 3D printētāji. Mēs visi šīs profesijas mēģinām iemācīties. Kaut vai bišķiņ tu būtu profesionāls visās šajās lietās. Kā tas sanāk, viņš beidzot skolu ir supermens? Ja cilvēks to visu māk, viņš darba tirgu ir uz izķeršanu. Realitātē, jā. Man puiši, kas pabeidz, viņi aiziet uz universitāti, viņi aiziet uz vidusskolu un pēkšņi viņus piesaist universitātē, lai māca studentiem, kā tās lietas darās. Jā. Šobrīd pat RTU studentus māca puisis no 12. klases, jo viņam tas vienkārši labi sanāk. Jā. Bet kā tu pats līdz šito nonāci? Labi, tu sēdēji skolā, biji ģeogrāfijas skolotājs, es domāju, salodēt mašīnu. Kā tu tur nonāci? Es cep pitas, es biju pavārs. Bet tas bija tas 7. klases mērķis, es būšu pavārs. Jā, bet, kad biju maziņš, es gribēju būvēt mašīnas, bet man pulciņā deva kartonu līmēt. Un es uzlīmēju vienu mašīnu, otru mašīnu, kaut kā negāja. Meklēju ceļu, tad pavārs parādījās, pēc tam pavārs sapratu, pastrādāju. Grūti, gāju mācīties, ne grūti, bet nebija tas īsti, ko es meklēju. Un tad gāju mācīties tālāk augstskolā par mājturības skolotāju. Jo es redzēju, ka tur ir tā lieta, tas man patika arī bērnībā. Un tā lēnu garu izaugu līdz tādam bērnu autobūvas speciālistam. Tev ir kaut kāds amats tituls skolā? Kā tas saucās? Ko tu dari? Es esmu dizaina tehnoloģijas skolotājs, es esmu inženierzinātņu skolotājs. Tas, ko es sadarīšu ar elektrību, viņi ēdz, programmēt, viņi ēdz to 3D, viņi tiek galā. Printēt viņi māk, ar to CNC frēzīt, viņi strādāt māk. Tur ir, kā saka, sunim ir pārkāpts. Noteikti, jā. Cepurnost. Bet tā kā jums ir doma, kur likt savus bērnus kādā skolā, padomājiet, varbūt vajag sūtīt tehnoloģijas skolā. Mēs varam steigties ātrumciltī LMT pie televīzijām.